kaut kas jau būs no pamatskolas, bet pa lielam daudz kas jauns. Tātad sākam ar to. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu. Un dodamies atpakaļ pie video. Tas, kas ir viss, ja tas saucās populācija, un tad mēs varam izvēlēties mazu kaut kādu daļu, kur sauc par izlasi. Un kas ir svarīgi, un kāpēc mēs to darām, jo mēs nevaram aptaujāt visu populāciju, jo tas ļoti ir dārgs un laikietilpīgs process, tāpēc izvēlās izlasi mazāku skaitu, bet kam jābūt ir reprezentatīvai. Tāds vārds reprezentatīva. Tas nozīmē, ka tai izlasē, ko tos dažām cilvēkiem, ko mēs izvēlamies no visiem, jāatspoguļo visas populācijas, plus mīnus, aptuveni jāatspoguļo visas populācijas tendences. Piemēram, mēs Latvijā veicam aptauju, nezinu, vai palielināt minimālo algu, un mēs aptaujājam tikai šos te uzņēmējus, tad viņiem noteikti būs, un tad mēs apstīsim, izrādās laikam, ka nevajag celt tās minimālās algas. Ja, tāpēc, veicot šādas te aptaujas un statistikas datus, jāizvēlās tādas izlases, kur tiek tātad reprezentatīvi izlase tāda, kur apspoguļo visas. Ja populācija dabīgi sadalās vairākās apakškopās, tad šajā izlasē jābūt pat kaut vai pa bišķiņai no katras šīs apakškopas. Jā, tātad, ja mēs vienā aptaujājam par šo minimālās algas pacelšanu, tad jābūt ir gan uzņēmējiem, gan tiem, kuriem ir lielas algas, gan tiem, kuriem ir mazas algas, gan tie, kuri ir bez darba, gan tie, kuri ir ar darbu. Jā, visi, nezinu, ar bērniem, bez bērniem un tā tālāk. Viss jādabū šajā izlasē, lai mēs varētu runāt par visu populāciju kopumā. Jā, un tā viņa jābūt reprezentatīvai, lai mēs tos datus, ko mēs ieguvām pa izlasi, varam attiecināt uz populāciju. Jo, ja izlase nav reprezentatīva, tad mēs nevaram tos datus attiecināt uz populāciju, un kāpēc mēs veicam pētījumu vispār. Jā, tāda vēlreiz. Populāciju visu mēs nevaram aptaujāt, tas ļoti dārgi un laikietilpīgi un gandrīz vai nav iespējams. Tāpēc mēs izvēlamies izlasi, kas tātad būtībā reprezentē, kas ir pietiekami no dažādām šīm apakškopām populācijas, tādā veidā reprezentē, lai mēs varētu reprezentēt, lai viņi ir tāda reprezentatīva un mēs varam attiecināt uz visu populāciju. Ok. Dati var būt vairāk datu veidi, viņi var būt kvantitatīvi, kas ir būtībā skaitļi. Kvantitatīvi ir, piemēram, kodas krāsas. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Tad kvantitatīvi ir skaitliskas vērtības. Kvantitatīvi ir, piemēram, krāsa, kaut kāds novērojums, UTT. Visu, ko nevar skaitļiem aprakstīt. Un tad diskrēti būtu visādi skaits. Tādi, kur nevar būt mēs redzējām 1,2 pīles mežā, ja? Mēs redzējām vai nu vienu, vai nu divas pīles, ja? Tātad, ja? Tātad naturāli, ja? Vai veseli skaidļi, ja? Ja skaits, ja? Piedar veseliem skaidļiem, ja? Tātad diskrēti, ja? Tas, ka nav augštie komati, ja? Un tie ir kaut kādi skaitļi. Visbiežāk, ja? Vai nu pabrauc garām viena mašīna, vai nu divas, vai nu trīs, bet nevaram teikt, ka šodien pabrauc garām 3,1 mašīna, kā tas make sensu. Ja? Tā kā, mašīnas nokrita ritenis, un viņš paskrēja garām, un tā ir tā 0,1, ja? Mašīna var sanveidāt. Un te nepārtraukti dati ir visādi mērījumi. Piemēram, tur garums, platums, visur, kur ir šie komati, 1,3, 1,4, 3, 1, 5, 2, 1, kur tātad, ja mēs tātad nav šie te, mēs varētu 1, 2, 3, 4. Tā arī 0 varbūt. Ok. Un tad mums ir tabulas. Tā ir tabulas, kuras mēs lietojam. Tās mēs apstājām jau arī pamatskolā. Visbiežākā tabula ir tāda, kur mums ir dots intervāls, tad mums ir dots absolūtais biežums, un tad mums dots relatīvais. Nevis dots, bet jāprēķina relatīvais. Jā, šāds ir tas viss tā kā biežākais dots. Absolūtais biežums ir tāda, cik reizes tika novērots šīs te parādības, kas ietilpst tajā intervālā. Relatīvais biežums ir tātad, kāda ir varbūtība, ja, ko mēs skatījāmies iepriekš, statistiskā varbūtība, ka tieši tā intervāla vērtība parādīsies. Piemēram, mums ir random kaut kādas šīs te atzīmes, ne atzīmes, bet kaut kādi šādi te mērījumi. Šajā gadījumā intervāls, te nebūs labs tāds, šādi te kaut kā. Intervāls no 1 līdz 3, tad no 4 līdz 6 un tad no 7 līdz 10. Piemēram, ja, tad no 1 līdz 3 mums ir 6 vērtības, no 4 līdz 6 mums ir arī 6 vērtības, bet tā, lai mums ir interesantāk, paņemsim šādu te, pierakstīsim te klāt vēl ko astotnieku. Okay? Tātad te mums būs 5 vērtības, tāpat sanāca 6. Oh my god, tā bija vispār. Tātad 1, 2. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti
ieraksti īsts video, treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm. Bez dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. 3, 4, 5, 6, 7 un tas 7. Te mums ir viena un tāda kopā, cik mums ir dati. Tāda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 dati. Tā ir absolūtais biežums. Būtu tātad relatīvais biežums, būtu tik, cik mums ir šajā intervālā, dalīts ar tik, cik ir kopā. Jā, 7, 14, 1, 14. Šādi te. Ok. Un tam mums ir vidējie rādītāji, kā mēs varam aprakstīt šīs datu kopas, jo tā kā, kur ir tas centrs, ap ko tie dati balstās. Mums ir vidējais aritmētiskais, mediāna un moda. Mēs varam aprakstīt šos te vidējos rādītājus. Tātad vidējais aritmētiskais, ko jau mēs esam iepazinuši arī pamatskolā. Tātad, paņemsim kaut kādus šos te pašus datus, kas mums te bija. Labi, tie ir varbūt bišķi pa daudz. Paņemsim, piemēram, 2, 5, 6, 9, 10. Kaut kādi, nezinu, random vērtējumi kaut kādā priekšmetā. Tad vidējais aritmētiskais, kur mēs apzīmējam ar šādu simbolu, x-iņš ar jumtiņu, būtu tātad saskaitot šos te visus kopā un izdalot ar 6. Tātad 1 plus 2 ir 3, plus 5, 8, plus 6, 14, plus 9, 23, plus 10, 33, 33 sestdaļas, kas būs tāda 11 otrās, kas būtu 5,5. Ok, tāda vidēja atzīme, kā varētu teikt, 5,5. Ok, un tas pats varbūt mums ar biežumiem. Piemēram, mums būtu dota tabula, kur mums ir atzīme un skaits. Jā, piemēram, mums būtu 7, 8, 9, 10. Mēs dabūjam 1 septītnieku, 3 astotnieks, 2 devītnieks, 1 desmitnieku. Un rekordu kopā sanāk, tam mums bija 7 atzīmes. Un vidējais aritmētiskais būtu attiecīgi tātad 7 mēs dabūjām 1 reizi, 8 mēs dabūjām 3 reizes, 9 mēs dabūjām 2 reizes un 10 mēs dabūjām 1 reizi. Ok, tad šo te izreikinam un tad mums sanāk tātad 7 plus 24 plus 18 plus 10 dalīts ar 7, kas būtu 31 plus 49 un 59 dalīts ar 7, tas būtu kaut kāds 8 un 3 septītās. Ja. Tātad, ja mēs pastamies to, ja mēs gribam to ar komatiem dabūt, tātad 3 septītās ir kaut kāds, jā, tad sanāks būtu 8,43 aptuveni. Ja mums dotas priekšstats, kur plus mīnus ap kurām vērtībām tie dati tur klejo. Un tad to pašu var izdarīt arī ar intervāliem, un tagad mēs to daram ar intervāliem, ir viena tāda nianse, paņemsim šo te pašu grafiku. Tātad, ja mums nav, mēs paņemam vidējo vērtību, ja, vidējā šī intervāla vērtība, te ir 2, te ir attiecīgi 5, te ir 7, 8, 9, 10, sanāks būs 8,5 ir pa vidu. Līdzīgi tā kā mediāna. 7, 8, 9, 10, tātad 10 plus 7 dalīts ar 2, tā arī varētu teikt 8,5. Un tātad, ja mēs gribētu aprēķināt vidējo aritmētisko, tad sanāk, ka mēs būs jāreizina 2 ar 6, 5 ar 7 un 8,5 ar 1, un tad jāizdala 14. Tas varētu būt 12 plus 35 plus 8,5 dalīts 14, kas sanāk būtu tātad 47, 55,5 dalīts 14, 3,96. Jā, sanāk vidēja atzīme būtu 3,96. Meiko sensu? Jā, jo ļoti daudz atzīmes bija starp 1 un 6, jā, un tas tā kā. Ok, tā mediāna ir tāda, ja mēs paņemam šo te datus un atrodam vidējo vērtību. Vidējo vērtību, ja to vērtību, kas pa vidu, tad apstīsimies šo gadījumu, kur apstīsimies 2 gadījumus, vai paņemsim pirmo, viņš būs otrais gadījums, pierakstīsim vēl vienu skaitli klāt, jā, tātad kur mēs sakārtojam augošā secībā un izvēlamies vidējo vērtību, ja tāda sešnieks ir vidējais, jo 3 ir pa kreisi un 3 ir pa labi, tāda mediāna ir 6. Bet šajā gadījumā mēs redzam, ka tie ir 14 vērtības, jā, tāda vidējā ir kaut kur starp šitiem te diviem, jā, jo tad sanāk būtu 3, 6 pa labi un 6 pa kreisi, tātad vajadzētu vērtībai būt šitiem te pa vidu starp šiem te diviem. Šajā gadījumā mēs vienkārši rakstītu 4, jā, tas sanāk mediāna ir 4, jo abi ir vienādi, bet ja mums gadītos, piemēram, gadījums, kad mums ir šādi te 6 vērtības un mediāna kaut kur pa vidu, un šitie nesakrīt, tad mediāna būtu 5 plus 6 dalīts ar 2, 5,5, jā, tā vidējā vērtības ar tiem diviem skaidrliešiem. Ok, jā, un ļoti līdzīgi ir ar šiem te biežumiem. Mēs varam izmantot šo te formulu n plus 1 dalīts ar 2, lai aprēķinātu kārtas skaitli, jā, tātad, jā, kārtas numurs mediānas vērtībai. Piemēram, rekur mums ir atzīmes, absolūtais biežums ir 7, tātad vidējā vērtība, tad attiecīgi rekur būtu n plus 1 dalīts ar 2, būtu 7 plus 1 dalīts ar 2, 8 dalīts ar 2, sanāk 4. vērtība. Un tas sanāk 4. vērtība būtu 8 sanāk, ja? Jo mums ir 1 septītnieks un tam mums 3 astotnieki, tātad 4. vērtība ir 8, tātad mediāna ir 8. Un šādi var izmantojot intervālus un biežumus var rēķināt šīs te mediānas. Un pēdējais ir moda, ja? Un jā, tā vērtība, kas ir biežāk atkārtojās ar
biežuma tabula ir pavisam vienkārši ar lielāko biežumu. Bet jā, ja mums ir vienkārši pēc biežuma tabulas, tas ir vienkāršāk. Un ja nav biežuma tabula, tad mēs viņu uztaisam un tad identificējam, lielākais biežums. Tātad moda ir 8. Visbiežāk atkārtojas atzīme 8.